Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Nu, ko šoreiz praktiski padarbosimies ar to un noskaidrosim tādu hipotētisku jautājumu, vai strādājot ar paliešu ratiem ir vajadzīgi apavi un kādi. Vai tie ir vienkārši apavi, vai ir vajadzīgi aizsarga apavi, jā, un kāpēc kaut viena apavi pasargā un otri nepasargā. Kāpēc ir svarīgi šie te praktiskie darbi, vai es viņus saucu dažreiz par eksperimentu, ja, tātad, lai praktiski padarbotos, lai cilvēki redzētu pie tam, nu, parasti tas tiek taisīts, ka kaut kādi cilvēki darbojās, kādi ir tā kā novērotāji, un attiecīgi, protams, nākamā reizē tos cilvēkus var arī pamainīt. Līdz ar to pastamies, kā praktiski attiecīgā lieta, par ko mēs parasti esam runājuši, kā tā praksē, kā ar viņu jādarbojās un kā viņu praktiski var eksperimentāli var sakārtot un, protams, arī izsakam kaut kādas lietas, kas mums liekas, kas bija pareizi šajā te praktiskā darba laikā un kas nebija. Protams, ir svarīgi precīzi nodefinēt, ko mēs gribam, kas kuram ir jāpaņem, kas kur jāiznes, kas kur jānoliek vai kāda ir šī te eksperimenta būtība. Tāpēc arī šajā video ir uzrādīts, teiksim, gan mērķis, gan apmēram tas, kā tas tiek organizēts un kam ir būtiska nozīme. Protams, ka to mēs darām reizi gadā, tad, kad notiek instruktāži, vai nu tad to apvienojam ar teoriju, pirms teorijas, kas ir foršāk, vai varbūt tās otrādāk, vispirms izrunājam par teoriju un tad darbojamies praktiski. Un, protams, atceramies, kāpēc praktiskiem darbiem ir liela nozīme, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, daži labāk uztver to, ko runā, daži to, ko viņi praktiski, darbojās, un nepavēlti ir tādi audiāliķi un vizuāliķi un tam līdzīgi. Mēs dažreiz dzirdam tādus visādus vārdus, bet, protams, cilvēki mēs esam dažādi, un dažādiem cilvēkiem principā arī ir svarīgi dažādi nonest šo te informāciju. Tātad, kā jau mēs runājām, tātad mērķis ir noskaidrot, vai strādājot ar palešu ratiem. Vēl Latvijā viņas sauc par rohlām. Viņas, protams, ir dažādas. Ir tādas, kuras tīri tikai pārvieto, ir kuras arī vēl var pacelt uz augšu, ja, bet principā mēs runājam par palešu ratiem kā tādiem, un tur vairs nav tik būtiski, vai viņi ir vienkārši vai sarežģītāki, jo tā galvenā ideja ir par šiem te darba apaviem un par to, kādi tad viņi būtu nepieciešami, kuras daļas tieši cilvēkam kājām būtu svarīgi pasargāt. Attiecīgi mēs ņemam šos te palešu ratus. Tur var būt tās vairāk, jo parasti, ja ir nopietnas uzņēmums, tur ir vismaz 2, 3, ja ne vairāk, un attiecīgi tad mēs ņemam šīs te 2, 3 palešu ratus, un tad cilvēku pa pārējiem, jo tur ir dažas lietas, kas ir svarīgi divatā darboties, jā, un tāpēc it kā mums ir šis te cipars 4, 6 nodarbināti jāizdala uz 2, un attiecīgi tad viens būs tas, uz kuru notiks šis eksperiments, ja mēs tā drīkstam teikt, un otrs būs tas, kurš tā kā nosacīti palīdzēs šo te eksperimentu veiksmīgi nodarbot. Un, attiecīgi, būs kaut kādas lietas pēc šī eksperimenta vadītāja uzstādījuma, tad būs dažādas šīs te pozīcijas, mēs tūlīt par tām parunāsim, kādā veidā, attiecīgi, mēs šos te palešu ratus, praktiski ar viņiem padarbojamies. Tātad viena lieta mēs, protams, stumjam palešu ratus un skatāmies, viens šis te cilvēks, mēs otram attiecīgi uzstumjam virsū, bet šajā gadījumā mēs to tā saudzīgi uzstumjam virsū. Es vairāk domāju par to,
ka mēs gan nosacīt no priekšpuses netīšām, gan varbūt no aizmugures, piebraucam, lai tā kā piesitam klāt, lai cilvēks redz, kura ir tā vieta, kur, protams, tā, lai cilvēks it kā savā veidā jūt, ka par to vietu viņam uzsit. Bet tur, protams, ir jāiemācās un, protams, pārcensties nevajag, jo, ja būs neatbilstoša apava, mēs, protams, ka par to darbosimies. Un tāpēc ir svarīgi arī, ka šajā brīdī, kad cilvēkam ir vienkārši, es zinu, ka ir vēl ar vienu Latvijā noliktavas, kur ir iešļūcenēs, tad mēs varam to darīt. Vispirms izējam ar iešļūcenēm, pēc tam uzvalkam normāls šos te aizsarga apavus, ar kādiem, protams, būtu jāstrādā, tad vismaz kaut kādā brīdī pie kaut kādiem darbiem mums pietiek ar OB apaviem, kādā brīdī mums, protams, ir vajadzīgi SB, tā kā aizsarga apavi. Tā kā no katras situācijas tur ir savādāk, ir dažādas noliktavas, dažādi darbi. Ja, protams, ka tur noliktavā strādā viens cilvēks, tad, protams, ka viņš nekad nevarēs uzbraukt nekādam citam virsū. Līdz ar to tad ir lielāks uzstādījums par to, kā viņam pašam aizsargāties. Bet, ja tur ikdienā ir noliktavas, kur staigā vēl cilvēki, tā kā uzbraukšana un vēl visādi citas lietas ir daudz svarīgāk. Tātad gan stumjam, gan velkam, attiecīgi velkot, skatāmies, izrunājam par to, kā pareizi ir jāvāk, lai paši sev neuzbrauktu, kur mums jāiet, kāda ir šī te pareizā pozīcija. Sevišķi, ja mēs runājam velkot, tad mēs ejam blakus, un attiecīgi baigi forši būtu uztaisīt tā, ka mēs, tas ir jāpalīdz šim cilvēkam uzstumt virsū tā, lai mēs jūtam, kā ir, ka šie palaišāti uzbrauc uz kājām virsū no aizmuguras, un tam līdzīgi. Bet, protams, sākotnējā variantā es to daru, es paņemu un eksperimentāli dažreiz parādu, ar izjūtām es zinu, ko es gribu panākt. Tāpat tās nākamā lieta ir par uzlikšanu, jo mēdz būt tā, ka cilvēki atbrauc un attiecīgi, protams, ka, lai parādītu, cik tas ir, visideālāk būtu, ka mēs uzliktu kādus 100-200 kg, tonu gluži nevajadzētu uzreiz likt, jo, ja būs neatbilstoši apavi, vai tur ir jāskatās no reālās situācijas. Ja mums ir iešļūcenis, pietiks uzlikt tikai pašu paleti, kur ir 10-15 kg, atkarībā no tā, cik viņi ir sausa vai slapja. Ja mums jau ir kaut kādi vienkāršāki apavi, tad, protams, mums vajadzēs kaut kādu svarumu, attiecīgi tur kādus 100-200 kg, un visu laiku tad mēs tā lēnām liekam, nospiežam, nevis uzreiz noraujam rokturi un ļaujam uzkrist smagumam, bet tā mierīgi un skatāmies, tā. Protams, ka tas vairāk ir domāts, lai tiešām cilvēks saprastu, kā tas varētu būt. Tas viens ir sāna, un viens ir, protams, uz saviem, un viens ir uz kolēģi, jo mēdz būt situācijas, ka cilvēks nepareizi strādājot, nolaiž kloķi, stāvot sānos, viņš grib it kā nolaist to paleti, un tad vienā gadījumā šeit uzlikt uz saviem, otrā uz kolēģi, bet principā ideja vienā gadījumā, protams, ja tas ir kolēģi, tad mums ir iespēja, protams, kā mēs saprotam, uzreiz, tā kā viņus piepacelt, tas ir reālāk, bet ja mēs uzliekam uz saviem, vienkārši, lai redzētu, un šis ir tas stāsts, ko tā eksperimentā, kad vairs tad nevar to rokturi papumpēt. Jo, protams, ir atkarīgs, kur tu stāvi, un tur ir jāsaprot redzi, un cilvēkiem tāpēc ir šis eksperiments svarīgi, ka mēs saprotam, kur es vēl atrodos, kur es varu vēl pats uzpumpēt, jo mēs zinām, ka rokturis vajadzīgs ir nolaist tīri uz sānēm, un tas ir diezgan tālu, un nevienmēr mēs varam aizliegties, tāpēc šajā gadījumā, lai cilvēks nemocītos, viņam, protams, jākliedz un jāmāca, ka tiešām ir noticis nepatīkamais, tad mēs vienkārši kliedzam, un cilvēki, ja zina, kad kliedz, attiecīgi steidzās palīgā. Tātad šādā te veidā. Protams, kad ir dažādas lietas, kā mēs to varam. Viss ir, protams, atkarīgs no tā, ko mēs darbojamies. Es, piemēram, zinu, ka ir tas pats dzērienu, kur ļoti skatās arī šos te pašus iekrāvēju vadītājus, ļoti skatās, ko pieņem darbā, kā viņš strādā, kāda ir viņa iepriekšējā pieredze, un tas pats arī ar palešu ratiem. Tātad, protams, šeit ir dažas tēmas, ko mēs varam pielikt. Ir, protams, tāda slikta lieta, kad
cilvēki brauc ar palešu ratiem, un, protams, kad pareizi ir iemācīt, ka palešu rati ir kravas pārvadāšanai, bet, kamēr jau, diemžēl, zobus savus neizsit, tikmēr ir grūti. Es esmu mēģinājis, teiksim, tā kā tos palešu ratus nelikt cilvēkam, bet bet tas tad ir jābūt tādam nelīdzenam, ir jāatrod kaut kur bedres, mēs uzliekam kaut kādu kasti, vieglu kartona kasti un tā kā iestumjam šos te palešu ratus ar domu, ka viņi, tā kā taisni braucot, iekļūs iekšā šajā te, bet tam forši ir, ka viņi diezgan ātri brauc, ja, bet, mums jāsaprot, ka tajā pusē, ir jābūt kaut kādai vietai, kuru mēs nesaskādējam. Ja tur ir dažādi apstākļi, bet principā to nomodelēt var, un tad skatāmies tajā brīdī, kad palešu rati iebrauc šajā te, kas notiek ar šo te rokturi, un kas notiek ar kasti, un tad mēs izrunājam, teiksim, kas varētu būt, ja cilvēks, teiksim, trāpa iekšā, jo viņi, parasti brauc ar rokturi pa priekšu, ja, un attiecīgi ir mazi rati, tas ir ar rohlu un, teiksim, šīm te palešu ratiem ir sliktāk nekā mūsdienās ar šiem te skrējniņiem, ar kuriem mēs redzam regulāri tiek izsistas acis un zobus, bet, cilvēki dažreiz grib eksperimentāli pārbaudīt, bet šis ir vairāk par iebraukšanu bedrē un pastīšanos to, kā tie rokturi ir, bet šis ir vairāk domāts, ka mēs lēnu, varbūt bišķi ātrāk, lai saprastu, kā vispār, tas rokturis liecās, uz kuru pusi viņš noliecās un cik daudz liecās un tam līdzīgi, lai mēs saprastu arī ne tikai par sevi, bet arī par smagumiem. Tāpatās braukšanu par slīpumiem izrunājam, kurā brīdī var pateikt, jo katriem, protams, palešu ratiem ir, tāpat kā iekrāvējiem, ir savs nosacījums, par kādu slīpumu var, un šeit iet runa par šiem 3-5 grādiem, ja, un kā apmēram var noteikt, ja, un kas tur notiek, un kurā brīdī, kas tur var notikties. Jā, protams, ir video, kur mēs runājam par to, kā pareizi uzkrāmēt arī palešu, kā uzkrāmēt kravu ar palešu ratiem. Tur arī ir nianse, bet kaut kur man bija tāds video par noliktavu, par to, kā darboties ar šo te liftu, ja, tā kā, tādā veidā. Attiecīgi par smagumiem, jā, šis ir vairāk domāts par to, ka šiem te palešu ratiem ir tas saucamais smaguma centrs, un, protams, mēs varam gan pārāk uz priekšu un uz aizmuguru nolikt, kas arī veido disbalansu, bet mēs varam arī šķībi, tā kā pa labi un pa kreisi, jā, apmēram saprotam, ko es to biju pateicis un kā tas mainās, un ja mēs jau tur vislabāk šie te ir, ka mums ir tādas kartona kastes vairākas sakrāmētas, viņas nav nosietas, un tad mēs, teiksim, varam redzēt, ka mēs braucam, kā viņas kustās, kā izkustās, kurā brīdī nogāžās, jā, lai redzētu, kāpēc ir svarīgi, teiksim, best pareizi, un tad vienoties, kā mēs, jau principā uzņēmumos parasti mēs lielākoties ir zināms, kas ir tās preces, un tad mēs apmēram izrunājam, kuru liek, kur ir pareizi, vai līdz galam, vai ne līdz galam, jo tas, protams, attiecās arī uz šo te ratiņu noslodzi un tam līdzīgām lietām. Un, protams, vēl ir svarīga lieta, tas ir traumas ar šiem te rokturiem, attiecīgi spiežot. Tad piebraucam pie kāda bīstamāka stūra un cenšamies viņu uzpumpēt un skatāmies, cik tālu jānolaiž. Principā tas mērķis ir iemācīties saprast, cik priekšpusē ir jābūt lielai vietai, kur mums ir jānokļūst, lai droši mēs varam uzpumpēt un nolaist un darboties, pagriezties, lai, nesasist rokas. Un, kā jau es teicu, pasteidzoties iepriekš, tas ir darbs uz automašīnu lifta, kā pareizi. Protams, šeit mēs varētu runāt arī par rampām, ir kaut kādas nolaižamas, ir stacionāras rampas, tad ir jautājums, kā mēs tur darbojamies. Arī par šīm lietām, cik slīdenam jābūt, kuros laikos, tāpat tās apstākļus mēs varam ielikt klāt. Jā, protams, ja mēs strādājam noliktavās iekšķienē, ir viena lieta, dažiem ir jāstum kaut kur par āru. Jā, tā kā to visu var nomodelēt, izdomāt,
vienreiz paņemt vienu, pēc gada, tā kā mums ir instruktāža, paņemt nākošo un darboties. Un es domāju, ka cilvēkiem patiksies. Vismaz praksa rāda, ka cilvēki kaut ko apgūst un saka, jā, es sapratu kaut kādas lietas. Protams, ne visi saprot, kā mēs runājam, ne visi ir tie, kuriem arī prakse palīdz. Daži mācās tikai vienīgi no savas nelaimes. Nu tā, bet mēs vismaz palīdzam tie, kuri ir gatavi uzklausīt mūs. Praktiski padarboties kopā vienā reizē ar pārējiem. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.